Sveiki! Jauna sērija, jaunas lietas. Šodien principā, mēs turpinam to pašu, tikai, bišķiņ savādāks. Karoči, atkal jūs redzat, šoreiz sulīgāku mašīnu man priekšā, taču Oļega sērija numur 2 ir atgriezusies. Viņš pagājušais tika noķerts, taču viņš ir aizmetis atkal. Un gribiet zināt, viņš ar tādu līdzīgu pašu mašīnu atkal no manis mūk projām. Taču šoreiz ir savādāk, jo viņš nav vairs tādā līkumainā baigi teritorijā. Viņš vairāk uz šosejas mums plūj lielā tempā, augsts cerams jau nebūs stulbs, nebrauks, kur nevajag. Un mēs viņu mēģināsim noķert. Taču ne tā kā reāli apstādināt vai neļaut braukt viņam, bet mēs viņu mēģināsim tiešām sadragāt viņam to mašīnu un potenciāli viņu vairs neatstāt dzīvu, jo, tā nedara. Viņš vienreiz aizmetis, tad, nākamreiz tiešām jau beigts līķis. Vairs viņam nav kur braukt. Karoči, ilgi nerunāšu. Viņš atkal lidos tūlīt projām, bet taču vispirms mēs uzliksim uz atkal AI. Un mēs turpināsim tādā pašā stilā, manā mīļākajā, var teikt. Randomīgi viņš mums spēle mums elektos mašīnas atkal. Tad, karoči, pirmais mums atkal nedara Civics, mēs viņu nebrauksim. Cerams, ka viņš mums iedos labas mašīnas. Šodien, tad pirmā mašīna būs piekabe. Piekabe, jā, mums piekabi nevajag. Piekabi tikai viņš var uzlikt, tikai mēs viņam neliksim. Tas tikai viņu lēnāk padarīs. Ok, otru reizi. Labi. Es pat nebūšu dusmīgs, man vienalga īstenībā. Labi, iedevu šito. Neiedos vismaz nākamreiz. Ok, lēns sūds, atkal maziņš sīks uz 3 riteņiem. Pagājušais es pieļauju lielu kļūdu. Es apgāzos. Es tagad izstāstu, ka šitā ir stabilāka, ne? Kā jūs domājat? Nevar. Nevajag lieki testēt. Tā, viņa kaut kas nav griešanos atkal. Tā, spēle ieķērās uz brīdi. Tas mans tehnisks datora bojājums. Tad, tagad domāsim. Trasa, principā, ir liela. Es varu ilgi domāt. Bet ko tur domāt? Kā man ar šo mašīnu viņu sadragāt? Šodien es ļoti ceru, ka man iedos lielu mašīnu. Un es viņu varēšu vēl apturēt. Tā, labi. Es ilgi nedomāšu. Vienkārši. Jā, kaut kā tā. Mašīna vēl brauc. Es nepadošos. Viņš, protams, ir ātrs. Bet, ko es viņam izdarīju? Es domāju, ka viņam vispār pohuj par to, ko es viņam izdarīju tikko. Oi. Jā. Bļāvis, varēja uz riteņiem nenostāties. Tiešām. Bļāvis, tiešām. Taču nenostājies uz riteņiem. Es negribu tev vairs braukt, Kas viņa ir? Viņa pilnīgi kaut kāda apaļa poza. Viņu kategoriski negrib uz riteņiem nostāties. Uz jumta. Tiešām, reāli. Viņi vairs nav braucami. Mēs nevaram vienkārši turpināt. Viņš jau var aizlaidies, principā. Tā kā pilnīgi vienalga. Vai kur viņš tālāk nonāca. Jebkurā gadījumā viņš izdzīvoja. Un mēs ejam pie nākamās mašīnas. Tā, labi. Ar šo mašīnu mums nepaveicās. Nākamā mašīna. Tā, Ibišu Hoppers, labi. Lielāka mašīna, bet vai pietiekami liela, to mēs uzzināsim tikai tagad. Šodien mēs arī nemainīsim nekādas mapus nemainīsim, jo šities maps ir tas, ko mums vajag. Un tad, domājam, kā mēs viņu tagad varam turēt. Labi, es uzreiz sadalzīt viņu netaisos, jo trasa reāli liela ir. Tas, ka viņa ifīgi ātra nav. Jā, viņa nav ātra, pietiekami. Tā, labi, man nav uzdevums viņu reāli šodien apturēt, lai viņi nebrauc. Man ir uzdevums viņu sadragāt pilnībā. Vai šo mašīnu sadragāt, vai viņu sadragāt. Skatīsies, kas pirmais notiks. Tad labi, viņa tempu zaudē, vai arī viņa vienkārši negrib braukt. Oi. Es nezinu, es varu pabraukt kādu mirkli vēl. Pirmkārt, viņai braukšana, viņa pat pa sevi griežas reāli jau tagad. Un atkārt, es pat šaubos, ka viņi var viņu padzīt tagad. Tur priekšā vēl ir tunelis. Nezinu. Tas neizstās baigi cerīgi, godīgi. Es teiktu, mēs neturpinām. Karoči, tagad pamatīgi krešu uztaisīšu.
Tā, nu, riepa atteicās tagad. Nu, tieši tā arī vajag, nu. Jo, es vairs nekur braukt nevaru. Tā riepa, nu, gan smieklīgi izskatās reāli. Jā, nu šitāds ir mans ibišu hopers pēc mēģināšanas to cilvēku dabūt rokā. To Oļegu, kas brauc tajā mašīnā, tas ir rezultāts, kas sanāca. Labi, ir labāka versija, vismaz lielāka, un mēs kaut kā damage izdarījām, bet taču Oļegs joprojām brīvībā, un viņš ir jādabū nos no trases. No trases viņa nebūs nos, bet, nu, viņš ir tiešām jāpabeidz. Ceļa zīme nebūs. Ceļa zīme mēs neņemam. Labi. Kravlers. Ibišu kravlers. Nu, varbūt viņš ir ātrāks. Skatīsies. Second ibišu hopper. Nu, viņš ir ātrāks. Tā labi. Netriekšos viņam riepās. Lai viņš ieskrienas. Kaut gan man pat nav laba ideja. Viņu īstenībā nevajag liekt viņam ieskrieties. Tomēr es nezinu. Man vajag pat tādus stiprus pagriezienus. Tas ir reāli gaida, ka man iedos kādu... Uj. Es gaidu, ka man iedos kādu lielu mašīnu, bet viņi izmēra. Lūdzu, nu. Tas ir vienīgais veids, kā viņu dabūt. Kā viņu nogludināt. Uj. Reāli es būtu tikko uztaisījis braukšanu uz 3 riteņiem. Nu, taču davai. O, tas ir interesanti. Tā, nu, mēs labā ziņa ir tāda, ka mēs likām Oļegam uztraukties nedaudz vairāk nekā pirms tam. Protams, ar iepriekšējo hopperu mēs arī viņam diezgan pabaidījām, bet ar šito tiešām tas bija traki viņa riepām. Taču tas nav uzdevums, ko mēs reāli, mums viņu nevajag šodien apstādināt un ielikt apkārt cietumā. Mums viņu vajag vispār, lai viņš pārstāja elpot. Jo viņš tiešām nav tas labākais personāžs. Karāč, select random. Nu, tas jau viss tās cerīgāk. Bullside Special, zeltainā krāsā, ātra. Un principā tāda pati kā visas citas. Taksi izskata mašīna. Nē, nu nav lēna. Tiešām. Labi. Liels trieciens. Man mašīna vēl brauc, ja? Uj. Kur es skatos, bļēdz? Man to priekš vispār nav svarīgi. Davai pamēģināsim. Šitā mašīna tāpat neko daudz neizdarīs. Šīs sērijas mērķis ir tiešām dabūt lielu mašīnu un padarīt galu Oļegam. Smieklīgi. Es tagad turos uz mašīnas pēc idejas. Es neko nedaru, principā. Es tāpat uz mašīnas esmu, vai ne? Es to nokritīšu, jā. Es vēl braucu. Priekš, protams, nav tā labākā stāvoklī, bet... Vai pamēģināsim vēlreiz intereses pēc, nu vienkārši. Es varu uzlidot uz viņa šitās, tā kā vesiņu līdzi. Es nezinu, es braukšu tagad šitā, es tikšu augšā vispār. Nē, šitā es netikšu augšā, man jābrauc uz tiem šitiem riteņiem. Vienkārši tas baigi tā šķība sanāk. Tā, nu ne jau šitā. Kā es pirmī to darīju? Nu kā? Šitā! Labi, es jau pietiek šo mašīnu mocīt. Viņa tāpat neko neizdarīs. Es varu, protams, viņu perfektīt, bet viņš ir tik nepakustināms ārpēc. Vienkārši iedod man kaut ko lielu, nu. Vai ātru. Es viņu vienkārši ielidošu pakaļā. Nu, ne pakaļā, bet kaut kur citur. Jo arī atkarīgs no mašīnas, viņi negriežas tā strauji. Tā ir wow. Kur vispār šitādi ir? Viņi te lejā kaut kur ir? Ei, tu ko? Kur te tāda ir vispār? Viņš kaut ko selektoja? Barjera? Nē, reku tā ir vēl. Man likās, viņš kaut ko selektoja, kas man vispār pat neeksistē. Kaut ko vispār. Dod man kaut ko. Normāla. BMW izskata mašīna. Ne tā lielākā, bet viņa ir ātra.
Bet jāizdomā, kā labāk izmantot šo mašīnu. Man nav vairākas iespējas viņu braukt. Es tā nedrīkšu. Viena iespēja un viss punkts un āmen. Tā, nu. Tā, Soļiek, davai, man tiešām jau katina tevi. Ar tevi ciksēties katru dienu. Nu. Nu, es vēl nezinu. Labi, zinu, ko es šo BMW izskatu mašīnu pat izmantošu kaut kam citam. Triecies man iekšā, triecies. Viņam vispār vienalga. Nu, pats viņam vispār vienalga. Kā arī iepriekšējā sērijā, tā arī šajā sērijā viņas vispār vienalga. Labi, es vēl braucu. Izmantosim šīs mašīnas iespējas līdz maksimumam. Viņu taču ir iespējams padzīt. Tas nav baigi. Šī nav baigi lēnā mašīna. Davai. Es nezinu. O tas sānā vislabāk ir ielidot. Nu taču, nu! Es viņam laik benzīna kannu. O, viņam vēl liesmo. Šeit tev benzīna kanna, nu. Nu, kur tu mūc? Lūdzu. Nu, viņam tagad vēl viena benzīna kanna. Priekšā bišķiņ sadauzīts. Nu, neteiks, nu tas ir bojājums. Tas vispār nav bojājums. Tas vispār nekas nav. Paga, atgriezies. Atgriezies pie manis. Tā. Kaut kas vairāk bija. Bet ne līdz maksimumam. Select random. Tā, nu. Viņš izvēlējās ātru. Viņš izvēlējās ātru sportisku, kuru iespējams es pakontrolēt pat nevarēšu. Varbūt. O, jā. Tas ir ātrums. Tas ir pamatīgs ātrums. Man liekas, pat lielākais ātrums, kādu es esmu dabūjis pagaidām vēl līdz šajās sērijās. Lielākais ātrums, kādu es esmu dabūjis. Nu? Ko man darīt tagad? Es viņu tur kā pa sānu bliezīšu. Man reāli netur nervi vairs. Au! Man liekas, viņam riepas atškarēja. Tu vēl vispār brauc? Ai, ne. Viņa ir tik trausla šī mašīna. Ārprāts vienkārši. Viņa ir tik trausla. Tā. Ok. Viņa ir tik trausla, bet nu... Lūdzu, es joprojām lieku cerības. Nevajag man nekādu piekabi, lūdzu. Tā. Arī šito man nevajag. Man nevajag nekādu trēškanu. Binu pat. Vēl viena sporta mašīna. Ja, nu. Tad hoppers, tad šitais, jā. Vēl viena sporta mašīna. Šitā kaut kā... Starts bija tāds mazsološs, bet nu šitais jau labi brauc. Nu tā, nu labi. Kā man izmantot šitai? Kā es viņam gribu triecienu dot? Bet vienkārši netupīšu un darīšu. Viss. Vsjo. Brauc apkaļgaitā. Brauc. Nu brauc. Nesēdi tur. Nu davai. Nu brauc. Nu kas tev spēka nav? Jā, ir. Nu brauc. Vsjo. Kā es viņam tūlīt pat... Taču ņemt. Es zinu, ko es esmu ātrāks. Es reāli tūlīt sadošu viņam. Pietiek. Šitā mašīna vēl brauc. Viņš tūlīt kā no manis dabūs. Davai. Kamēr viņš vēl atvilcis pakaļ šajien. Kamēr viņš vēl to nav izdarījis. Ai, viņš jau tūlīt būs to izdarījis. Nu. Davai. O, jā. Tūlīt viņu būs dabūjis. Es nezinu. Pirmīt, man liekas, tā iespēja man tiešām nebija. Šitā reāli tagad vēl mašīna brauc. Viņa vēl reāli brauc. Davai, vsjo, tiešām. Gals? Tiešām gals? Tas ir atkarīgs no tā, kā es viņu iebliezīšu tūlīt. Jo šī nav sērija apstādināt viņu. Šī sērija viņu tiešām likt viņam pamest šo dzīvi. Es misoju. Es tiešām misoju. Viņš pabraukt nevar. Un es pabraukt nevaru vairs. Vsjo.
Es konkrēti misoju targetu. Nu kā? Kā es misoju targetu? Nu, viņš ir dzīvs, nu viņš ir vienkārši sabojāts, bet ne dzīvs. Ei, tā nos, ot viņam būtu ielidojis tagad šitā mašīna iekšā. Pa purnu ielidojis viņam. Un tieši motorā iekšā, es nezinu, nu tā nav maza mašīna, nu tiešām avārija būtu, nu viņš būtu tiešām slimnīcā vai nu tā. Un es misoju. Es vienkārši misoju. Tas gan tik reāls izskatās, viņš reāli. Kad lupata. Ak, Dievs. Jā, nu Oļegs arī nav tik gudrs, jo viņš nesaprot, ka nebrauks vairs nekur jāmūk, vienkārši projām. Ārprāt, kā es misoju. Tas ir pičaļņa. Kā saka, ļoti pičaļņa. Labi, salikt random, ko man iedos. Konus man nevajag arī. Konus viņam neko neizdarīs. Tā. Šitā jau vakar bija. Šitā jau pagājušais bija. Vai nu šī vai šī? Nē, šī tā toč bija. Jā, nu, atkal šī mašīna. Atgriežamies pie veciem. Nu, Lēns, nu tik liela izvēle, un šito tev vajag atkal iedot. Nu, tā kā es nezinu, pilnīgi. Es reāli gribu Oļegam. Nu, es nezinu, ir jēga. Pamēģināšu truku. Eitanos, es vēl uz riteņiem varu uzkrist. Varu? Nevaru? Uz jumta es varu uzkrist, jā, nu. Protams. Šeit pat nebija nemaz izredzu viņam kaut ko izdarīt. Viņa tik lēna, nu. Tas ir tas pats scenārijs kā ar citām, ar tām iepriekšējām. Tas ir reāli tas pats scenārijs ar tām visām mašīnām. Bet, nu, protams, man jādara, kamēr es to varu izdarīt. Vai nu es izdarīšu to šajā sērijā, vai nu es nezinu, kurā vispār atkal. Nu, labi, nu mašīnas pat ir mazāk nekā visu šito iepriekš citu mantu, jā. Es ceru, ka tur uzspies principus spēc. Nu, kaut kam man to reāli nevajag. Tas tikai laiku tērē. Tā, nu, kurš? Tuvu taksītim akal. Akal tuvu taksim. Nu, vismaz es šito iedeva. Tas nav ātri diezgan. Momī vagons. Momī vagons. Viņš nav lēts galīgi. Ne, nu, teiksim tā, es drīkstu viņam dot pa seju, pa motoru, ja es viņus apstādinājis. Un mana mašīna vēl brauc. Tādi noteikumi. Es viņam nedrīkstu. Es esmu ātrāks, es, protams, varu aizlaisties, bet man es tā nedrīkstu. Es viņu varu šitā te apturēt. Buļjā, viens taču nesabojā sevi pirms laika. Es viņu varu spiest pie sētas, un tas viņu zināmā veidā sabojās, to mašīnu. Buļjā, viens. Tā riepa jau ir beigta, nu. Cik ātri tās mašīnas tomēr plīst. Es esmu skatījis, cik tiem cilvēkiem viņi vispār tik ātri nebūtu kopā. Labi. Tu saproti, brauc te. Te brauc. Uj, tas gombi sanesa uz atpakaļ galīgi. Sanesa, nu. Es nezinu, viņš jau aizlaidās pamatīgi uz atpakaļ. Nu, nav jēga, nu, mazliet, cik viņi lēni griežās. Es nepadzīšu, nu, nav vērts. Nav vērts. Vienkārši nav vērts. Vienkārši nav vērts tērēt šo mašīnu laiku. Viņi izdarīja, ko izdarīja, bet, nu, neizdevās. Īstenībā ļoti labu mašīnu izvēlējās Oļegs. Viņam tiešām nevajag to aizmugurējo kānu, bet viņam vajag reāli to, kas tos mašīnu reāli padzina, uzlaist tos strikus, tos akrobātiskos. Man šito nevajag. Visi šitie mans, man viss nevajag. Es pat nestīšos, kas tās tādas ir. Citu, es, man liekas, te varu izņemt. Nē. Vai arī tas nav tas, nezinu. Sērt random. Kaut šito sudu, un viņi man vienkārši neliktu klāt. Nu, neliec man šos, man viņus nevajag, viņi nebrauc. Sko. Nu, beidzot. School bus. Vai šis būs beigas? Vai šīs būs beigas beidzot Oļegam? Šis skolas autobus Amerikā viņu izskata. Protams, tur ir vēl citas mašīnas, kuras arī, šito var iedot, viņa vēl lielāka, bet vienalga, viņa ir liela. Skatāmies. Jautājums, cik viņa ir ātri. Lēnāk viņa, domājam, arī nav. Viņas visas vienā tempā aptuveni. Tikai, ja mēs esam vienā tempā, vai jautājums, es viņu padzīšu tagad. Tā, nu.
Jo pretējā gadījumā man var sanākt tas, ka es vienkārši viņu nepadzīšu atkal. Forši. It kā tuvojos, bet man, ja es pie viņa pietuvojos, man reāli vajag. Tas ir maksimālais ātrums, gribu teikt. 63. Viņš reāli aizbrauc. Es viņu nepadzinu. Kur tu pie tās malas brauc? Tā. Viņš ir ātrāks. Bēlns ar ārā. Viņš ir reāli ātrāks, nu. Es nezinu. Viņš ir reāli ātrāks. Es nevaru viņu padzīt. Viņam trāpījās ātrāk mašīna reāli. Vai es nezinu, viņam... Tā mašīna reāli ir ātrāka. Bet jāapskatās, viņam brauc, man liekas, ātrāks stipri. Viņa vroģi... es atpalieku, bet ne... reāli atpalieku. Es reāli netieku viņam. Ko man tur vairs darīt? Es reāli nevaru pabraukt. Nav tik ātra mašīna. Braucējs, diemžēl, kas viņi gribēja viņu apturēt, nojūdzēs pa ceļam. Tā, ka viņam visas mēģinājumi viņu apturēt vienkārši izgāžas. Tāds arī, diemžēl, ir. Select random atkal, ko viņš man iedeva. Šitā jau vakar bija, come on. Bet man nāks viņu ņemt, Vakar, laikam, sliktu rezultātu neparādīja. Tikai es tagad reāli nezinu, kā viņu apturēt. Labi, pēc tiem likumiem, ja viņš vairs nebrauc... Tā, labi, man nepietika jauda, lai viņu pagrūstu pret to tur. Forši, tagad vēl riepa beiga ir. Oj. Traki. Bet vēl brauc. Taču. Vai dot tempu. Nē, es tu vēl sadauzījusies tik traki. Bļāviens, ko tu negriezies? Kur viņš to durvi aizsita projām? Tas ir gan. Tas gan izskatījās pēc reāla akrobatas. Ja viņš būtu vēl stiprā paldos gaisā un uzlidos uz durvi, uz riteņiem apakaļ tieši, tas būtu tik forši īstenībā. Tas būtu moments, kas jāatcerās visā BMG vēsturē. Viņam, protams, vienalga, kas viņam tikai priekšējo bumperi novilcīja. Riepas ne tolkam nesabojāja. Tas durvis bišķiņ tur ieķērās un smuka aizlidoja, protams, bet viss pārējais, protams, nekas īpašs nebija, diemžēl. Labi, skatāmies, ko vēl var dabūt. Kā tu varēji man iedāt ar roketbāsteriem, viņš tā kā lēns, es tā kā viņu nepadzīšu, atprāt, cik viņš ir labs šis arī, Šitais ir visjaunā, cik viņš ir liels, lūdzu pādzini viņu, viņš nepadzīst, pasies, cik viņam jau te ir. Viņam tas apgriezis, nē, viņš nepadzīst, nepadzīst, taču es jau redzu, nepadzīst. Es vēl ietrecos, nemākulīgas braukšanas, reāli, tas pirms tam brauc uz 60, šitais tikai uz 40 tūlīt. Viņš nepabrauks vienkārši, pazies, viņam maksimālais 3,5, Vai cik viņam tur rāda. Tas sarkanā josla, tas, kur viņš saka motoru bojāt, viņš viņu uzsprāks. Viņam reāli uzsprāks motors. Es vairs nepabraukšu. Kā man gribētos pēc rocket boosteriem. Atgriežamies pie mazām jaukām mašīnītēm. Reāli. Vai truks. Tas bija episki, eitu nos. Bet tas bija triks. Un viņi vēl brauc. Šitā pat varētu saukt bļāviens. Iztaisa trikus pret braucošu fūri. Reāli. Nē? Kā jums ideja? Rakstiet komentāros. Tik interesanti reāli, What the fuck?
Ej, nost. Nu, labi, nu šitai mašīnai arī bija izbredzis, varbūt viņi, pabeig, bet, es atradu jaunu feature, kas tiešām ir ļoti interesanti, un rakstiet komentāros, vai šo feature man vajag izveidot videoklipu par viņu. Sākt random atkal, un, jā, detektīvs speciāli, jā. Detektīvs, nav, BMG videoklips nav, ja mēs nedabūjam kādu policijas izskatu mašīnu. Šis ir tā kā slepenā dienesta mašīna, Tā, viņa nav lēna. Varbūt viņa kaut ko tiešām var izdarīt. Vienkārši šeit tev, labi? Riepa vēl nav beigta. Jā, tā, pagaid, var vēl izdzīvot kaut kā. Tā vai. Izbrauc ārā no tā tur. Uj. Davai. Ak, Dievs. Viņa vēl brauc, es nepadodas. Davai, uzņemat tempu. Davai, Norāvu kaut ko tur, sev pats norāvu. Ai, Uj, kas kaut kas tur notika? Pamatīgs. Nē, nekas nenotika. Tā, kaut kas tur ieķērās viņam, vai arī man izskatās. Uj. Nekas tur viņam neieķērās, es esmu pilnīgi bezjēdzīgs priekš viņu. Nē. Oj, blēns, nesabojā man pakaļ, viņi tik labi izskatās vēl. Priekšu taču neizstās labi. Tā, pagaid, es varu izbraukt no viņa ārā. Oj. Tā, Oj. Tā, pagaid, viņi vēl brauc? Viņi vēl brauc, bļēns, Bet es arī braucu. Tā, tīri izskata pēc es braucu vēl. Taču, davai, Tu esi apturams vispār, vai neesi, Vēl durvis iesprūst, Bļēns, cik tas ritens ir izturīgs, es nesaprotu. Ak, Dievs, taču davai, Mašīna tas arī ir, bļēns, vienkārši ārprāts. Kas te būs tagad? Es tev traucēju braukt, jā? Es tev reāli gribu vairs tu vairs neatgriezies cietumā. Tā, Es iesprūdu? Tu gribi teikt, es iesprūdu? Tā, pagaid, kā man izbraukt no viņa? Lampa arī nokrita, es vienkārši blakus tā, labi, tas principā. Kas viņa? Tā mašīna reāli stipra vai kas ir? Tu nost. Brauc. Ko es tur daru, ko? Man tik daudz detaļas mētājas gar šo mašīnas smalu, ja, kad viņš vienkārši... Bet kā es vēl braucu, es nesaprotu. Es vēl... aizinies. Es vēl šo mašīnu neesmu sabojājis līdz tādam līmenim, kad viņi vairs nebrauc. Man kas trūkst, es nesaprotu. Kas man trūkst, Dievs! Ej, tu kā viņa lec, Bļēns, drīz šosei beigsies, es viņu nebūšu uzvarējis. Es ar to sevies būšu pamatīgi sačkarējis. Viņa vēl dod tempu ārpēc. Davai neuzkrīt tās riepas. Kas viņam sabojā kaut ko? Vai man izskatās? Es viņam kaut ko sabojāju, man liekas. Tikai es sev proši nedabūšu ārā vairs. Taču. Kaut kā, davai. Bļāviens, kas ir? Es netieku no viņa ārā vairs. Kas tur iesprūdas ir? Es viņam riepas, laikam, sačkarēju, beidzot. Taču, tu iet taču ārā. Es bremzēju. Viņš grib braukt tālāk. Tā, es nezinu tagad, ko darīt, reāli. Es pamēģināšu čīteriski bišķiņu viņu dabūt ārā no turienes. Es dabūju. Mašīna vēl brauc, viņa riepa ir. Tas principā tā nedrīkst darīt. Nē, es viņam neko nesačakarēju, viņam vienkārši traucēju braukt. Es biju pieķēries ar spēku. Tā, labi, šitā puse baigi vēl labi izskatās, davai.
Da, nu. Beidzot viņam iet. Kā man sanāca tagad? Labi, es atkal iesprūdu, vai ne? Es atkal iesprūdu uz priekšu. Nu, taču. Ai, nu, ka būtu viņu vienkārši tā, nu, tu gribi teikt, ka viņi paši nebrauc? Tā ir izdevība? Viņa nebrauc. Es viņam riepu. Pēc šīs ilgās cīņas es viņam riepu beidzot sadalzīju. Tā, labi, laiks izdarīt pēdējo. Tas ir tā kā derbī, demolition derbī. Tā iepriekšējais bija vienkārši apstādina viņu, jā, lai viņš nebrauc. Pēc idejas jau pēc iepriekšējā videoklipa sistēmas jau viņu esmu principā apturējis. Tā, nu labi, es taču arī riepu pirms laika. Man ir kaut kā jāapgriežas. Jauki mīļi apgriežamies, labi. Mēs esam tik tuvu beigām. Lūdzu. Tagad tikai nemiso, labi. Tā nav vispār mašīna. Tā nav mašīna, kura pat centimetru var pabraukt tagad. Tā, kas izskatās reāli. Bet viņš tur jauki mīļi tagad stāv. Vai es varu uzņemt kaut cik lielu tempu, lai viņam izdarītu damage? Lūdzu, saki, ka varu. Jā, tikai trāpi. Jā, nu jūs zināt, kādu ainu es gribētu redzēt no tā visa. Krievs teiktu, tas ir polšiška. Tā kā pa pusē izdarīts. Pagār, viņš brauc projām. Viņš kustās tikai knapi vēl, es viņu esmu pamatīgi sabojājis. Jā, nu tikai, ko man vairs tur darīt? Es varu vienkārši... Es negribu šo lūzu nevairs braukt. Tas ir ārprāts, Tas ir tik neloģiski, ka viņi braukt, viņa nebraucama vienkārši. Labi, te vairs nav jēga. Te reāli vairs nav jēga. Viņš arī nekur nebrauc. Jā, Šis bija ļoti skaista cīņa, bet, diemžēl es savu mašīnu pamatīgi sabojāju pa to ceļu. Rači, es teikšu tā, pēdējā cīņa šodien. Pēdējā šodienas mašīna būs... Tā, lūdzu, davai skaistu nobeigumu. Pēdējā mašīna būs... Trešais hopers. Trešais hopers. Vismaz varbūt varam izdarīt to stratēģiju, ko ar to Legranu. Kas viņam bija pirmais vārds aizmirst. Kaut ko līdzīgu varbūt. Jo pagājušais es ar hoperu kaut ko ne tā darīju, kad man viņš bija. Tā, labi. Ai. Tas nesaprotu. Tas ir Legrana spēks, ko es dabūju pirmīt, vai... Pagaid, es nemēģināšu pat viņu vairs sadabūt. Es nevaru, vienkārši riepa vairs... Es negribu runāt sliktos vārdos, bet, tā riepa vienkārši vairs nav tā labākie stāvoklī kaut ko darīt. Taču tas Legrans tiešām bija labākais. Labi, tiešām pēdējā reize. Tagad tiešām pa nopietno. Pēdējā reize tiešām. Kstati, не знаю. Labi, ka ne šito atkal, es domāju, ka viņam patīk tikai šitā mašīna. Baltā krāsā, davai. Ātra, bet vai izturīga, kā tas Legrans, to pārbaudīsim tiešām. Davai, rāda klasiku. Ko es tev tuj došu? Labi. Labs iesākums. Jā, tiešām labi. Mašīna vēl kaut kā brauc. Tā, labi, šis jau taču nebija izplānotais trieciens. Tā, ko tagad? Es braucu vēl, ja? Ļaušu viņam aizbraukt. Jā, šis ritens grib tikai griezties uz to pusi tagad. Viņš vairs negrib uz labo. Kura tur pusi sanāk? Jā, viņš vairs uz labo pusi un es negribu griezties un rekos. Tieši kā tas arī bija plānots.
bāc man nav izdomāts tam tur, tas, kas viņu mēģina dabūt. Nu, pieņemsim, es aizmuku, mašīna vairs nebrauc, nu, protams, cepuru zemē, spārdu, lecu viņai virsū, viņš aizmuka, darbs nav izpildīts. Karoči, šodien sērija tas ir viss. Reiku ļoti skaisti aizbrauca, ievadā projām. Mēs Oļegu nedabujām rokā, mums nesanāca izdarīt to, kas mums bija plānots. Viņu tiešām likt viņam vairs neelpot un vispār vairs nedarīt nekādas ļaunas lietas. Viņš ir aizmucis, mums bija ļoti labs mēģinājums, kā jūs atcerēties vēl nesen, tikko vēl bija ar to detektīvu mašīnu. Tiešām bija ļoti cerīgi, bet, nu, uz beigām jau tā mašīna vispār bija pārvēršama lūžņos. Karoči, visiem jauku skatīšanos, skatieties manus citus videoklipus, neaizmirstat uzlikt laiku, visu pārējo, un tad tiekamies nākamajā sērijā. Uz redzēšanos!